Jaunas iespējas Latvijas ekonomiskajai sadarbībai ar Ķīnu. Rīgā šovakar atklāts starptautiskais Ķīnas un tās ārvalstu sadarbības partneru fórums, kas pulcējas aptuveni 400 uzņēmējus no Ķīnas un vēl 35 valstīm. Kurās nozarēs mūsu valstīm ir vislielākās biznesa iespējas, skaidroja Arta Ludborža. Ar pieņemšanu pie valsts prezidenta Andra Bērziņa šodien atklāts starptautiskais Ķīnas uzņēmēju un to ārvalstu sadarbības partneru fórums, kas pulcējas augstākā līmeņa biznesa līderus. Viņi ieradušies jaunu sadarbības iespēju meklējumos. Latvija ir Baltijas reģiona centrs un tā ir ļoti labas loģistikas priekšrocības. Ir apsveicama ekonomiskās sadarbības starp mūsu valstīm un ir daudzas nozares, kurās varam sadarboties, kā piemēram loģistika un ražošana. Tas, kas attiecās uz sadarbību Ķīnas, varbūt investīcijām un koprojektiem, tad viennozīmīgi, es domāju, tas, kas ir Latvijas piedāvājums, ir lielisks novietojums, izcilas transporta saites ar tirgiem, nobriedušiem tirgiem, kas ir Rietuma Eiropā un arī Krievijas un NVS valstu rietumdaļa, un ražošanas potenciāls, kas ir Latvijā, kā arī pakalpojumu sniegšanas potenciāls šajos tirgos. Latvijas un Ķīnas tirdzniecības apjomi ir ar augšupejošu līkni. Pērn Ķīna bija Latvijas 25. lielākais eksporta un 11. lielākais importa partneris, būtiski uzlabojot apgrozījuma rādītājus salīdzinot ar situāciju gadu iepriekš. Latvija ar Ķīnu pamatā sadarbojas loģistikas, transporta, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, farmācijas, lauksaimniecības un pārtikas ražošanas jomās. Mēs sagaidām ar to, kad iepazīsies ar mūsu produkciju, iepazīsies ar Latviju. Skaidrs, ka mēs ar Ķīnu uz masu nepaņemsim, ja? Mēs varam ar kvalitāti. 8. starptautiskais Ķīnas uzņēmēju darbības fórums risināsies līdz otrdienai. Rīga šī fóruma viesus uzņem pirmo reizi. Iepriekšējās reizēs ķīniešu un Eiropas uzņēmēji tikušies Frankfurtē, Ženēvā, Barcelonā, Lisabonā un citviet Eiropā. Arta Ludborža, Raits Valters, LNT.